Ja tu no visas sirds meklē patiesību, tu vari būt drošs, ka Dieva žēlsirdība meklē arī tevi. Mums visiem ir jāatgriežas savā pirmavotā. Katrs cilvēks, apzināti vai neapzināti, meklē savu pirmavotu, lai kādu dienu atgrieztos tajā. Mēs esam nākuši no sava pirmavota, mēs esam devušies laukā, un tagad ir mūsu laiks atkal atgriezties pirmsākumā. Kas ir meditācija? Tā ir mūsu patiesā esība. Mēs esam aplipinājuši sevi ar domām un kaislībām. Lai atbrīvotos no tām, mums jākoncentrējas tikai uz vienu domu – tīru esību. Pirmām kārtām noskaidro, vai tevī ir pastāvīgs es vai nav. Tā ir tava ego identitāte, kam nāk visas šīs domas, kura rezultātā tu jūties vājš. Pamani un saproti, kā notiek identificēšanās ar ķermeni. Šī es ķermenis apziņa ir cēlonis visām tavām nelaimēm. Kad tu sāksi vērīgi pētīt, kas ir šī ego identitāte, tu atskārtīsi savu pirmavotu un spēsi no šīs identitātes atbrīvoties. Ego identitāte ir sakne visām tavām domām.
Domājot par apskaidrību, cilvēki sagaida, ka notiks kaut kas īpašs, kaut kas līdz ar zibeni nokritīs no debesīm. Bet nekā tam līdzīga, tikai nojausma, ka tu esi ķermenis, ka tu esi šāds un tāds, tevi atstās. Tu paliksi tāds, kāds esi, savā patiesajā esībā. Kad tu sāksi uzdot sev tādus jautājumus, kā piemēram, kurš ir tas, kurš kļūst apskaidrots, tava ego identitāte izšķīdīs, un līdz ar to maldīgais priekšstats, ka tu vēl neesi atbrīvojies, arī vairs netiks piedzīvots. Skolotājs var tevi atbrīvot tikai no ilūzijas, ka apskaidrība ir kaut kas ārpus tevis, bet iedot tev apskaidrību ir neiespējami. Savās lūgšanās pieprasīt apskaidrību ir gluži kā vaicāt, dod man mani. Tu identificējies ar savu ķermeni, tāpēc tevī dzimst ilūzija, ka tu esi individuāls cilvēks. Tas rada tālāku ilūziju, ka tavs skolotājs arī ir individuāls cilvēks, atšķirīgs no tevis. Patiesībā skolotājs ir nekas cits kā tevis paša tīrā esība. Realitātē viss ir viens, tad kā gan var būt vēl kāds cits, augstāks es, kas varētu tikt pieredzēts? Ik viens no mums redz savu patieso esību, it visur, bet to neapzinās. Ko gan iesākt?
Ja tu atsakies no pārliecības, ka tu esi šis ķermenis, tu pieredzēsi tīro esību kā savu patieso dabu. Ķermenis pats par sevi ir slimība. Gribēt, lai šī slimība dzīvo ilgu mūžu, nav mērķis tam, kurš ir apskaidrots. Tas, kurš ir ieguvis pilnu pārliecību, ka viņš nav ķermenis, kļūst apskaidrots pat tad, ja pēc tā neilgojas. Kamēr vien tevī būs dualitātes apziņa, bailes tiks piedzīvotas. Bailes nāk tikai tad, kad tu tici, ka eksistē kaut kas cits, ārpus tevis un atšķirīgs no tevis. Ja tu ļauj savam prātam mirkt tīrā esībā, bailes un trauksme tevi atstās. Uztur savu prātu mierīgu un klusu. Tas ir pietiekami. Palīdzība no visaugstākā nāks pati no sevis, ja tavs prāts būs kluss. Kad prāts ir kluss, tīras esības spēks tiek pieredzēts. Tīras esības viļņi caurauž it visu. Kad tavs prāts ir mierīgs, tu sāc to sajust. Tu esi perfekts un pilnīgs. Atmet jebkādu domu par nepilnību.
Nav nekā tāda, kas būtu jāiznīcina. Individuālais es nav nekas īsts. Tas ir prāts, kas rada piepūles sajūtu, bet prāts nav īsts un patstāvīgi eksistējošs. Tieši tāpat kā nav nepieciešams nogalināt virvi, kuru tu iztēlojies kā čūsku, tā arī nav nepieciešams nogalināt prātu, kad tu ieraugi, no kā prāts ir veidots. Tas dabiski liek tevi mierā. Tas, kurš nekad nav eksistējis, jau ir prom no tevis. Tava tīrā esība ir kā grāmata, kas ir allaž ar tevi. Tu vari ielūkoties tajā ik brīdi. Neviens to nevar tev atņemt. Kad vien tev ir brīvs brīdis, pievērsies savai tīrajai esībai. Savu iegribu kontrolēšana un meditācija ir savstarpēji saistītas. Tās iet roku rokā viena ar otru. Prakse un atturība atnes patiesu progresu. Atturība nozīmē neļaut prātam projicēt lietas uz āru, un prakse ir uzturēt prātu iekšup vērstu. Meditācija kādā brīdī sāks nest augļus. Mums ir jānobriest līdz tādam līmenim, kad mēs spējam radīt paši savu iekšējo vienatni. Tad nebūs nozīmes tam, kur mēs atrodamies. Mums ir jāspēj uzturēt savu iekšējā vienatni arī tad, kad esam sabiedrībā. Mums nevajadzētu atsacīties no meditācijas tikai tāpēc, ka mēs esam starp cilvēkiem, bet uzturēt to pat tad. Tikai nekļūsti demonstratīvs, dari to paslepus, netaisi izrādi no tā, ka tu meditē. Beigās viss būs labi. Tava apņēmība ir tā, kas noliek tevi uz kājām. Pēc ik viena kritiena vai pārtraukuma pamazām visi šķēršļi kļūst vājāki, un tava esības straume kļūst spēcīgāka.
beigās viss sakrīt savās vietās. Pastāvīga apņēmība ir tā, kas nepieciešama. Miers būs dziļāks un noturīgāks, ja tava prakse būs pastāvīga. Tas arī aizvedīs tevi pie mērķa.